Sveiki! Šodien ienirsim kāds Rīgas ēkas, tādā ļoti interesantā stāstā. Runa ir par Tautas namu Tērbatas un Bruņinieku ielas stūrī. Jā, ēka, kuru daudzi noteikti zina. Tieši tā. Mums ir fragmenti no raksta Rīgas Tautas nams, no būdas līdz debesskrākļam. Un mēģināsim izsekot, kā šī ēka, kā tā mainījusies cauri visam sarežģītajam 20. gadsimtam. Sāksim ar pašu sākumu, ar ideju. Jā, lūdzu, kā tas viss sākās? Šī ideja par Tautas namu, redzi, tā nebija gluži jauna. Jau 19. gadsimta beigās par to runāja, ka vajag vietas strādniekiem, tādu, kas nav krogs vai baznīca, kur, izglītoties, pulcēties. Alternatīva tātad. Tieši tā, bet Rīgā kaut kā nesteidzās, un kas interesanti, tieši tajā vietā, kur tagad ir nams, tur agrāk, vairāk nekā 20 gadus, bija pulka baznīca. Baznīca? Kasarmu rajonā? Jā, 115. Vjazmas kainieku pulka, un acīm redzot ļoti pieticīgos apstākļos, iespējams kādā bijušajā manēžā no Egzercihauzē, vēlāk tur bija vienkārši kazarmas, staļi, darbnīcas, tāda diezgan, militāra vide. Bet cita biedrības jau darbojās, bija savi Tautas nami. Jā, bija gan Auseklis, Latviešu amatnieku palīdzības biedrība, viņiem jau bija savi namiņi citur Rīgā, bet šis konkrētais Rīgas Tautas nams, tas nāca vēlāk. Tātad jau pēc Pirmā pasaules kara, neatkarīgās Latvijas laikā? Precīzi. Tad nodibināja Tautas nama biedrības, saņēma atbalstu no valsts, no pašvaldības, piešķīra daļu no tām vecajām kazarmu telpām, un 1926. gadā septembrī bija atklāšana. Un goda viesis pats Rainis? Jā, iedomājies, un visticamāk viņi izmantoja to pašu veco, plašo pulka baznīcas zāles apjomu jaunajam namam pielāgoja. Bet ilgi jau tās vecās kazarmas nevilka, vai ne? Lasīja, ka Edvards Virze esot bijis diezgan skarbs savos vērtējumos. O, jā, viņš to nosauca par neizskatību namiņu, pat par būdu, un, taisnība jau bija. Kāpēc? Kas tur bija tik slikti? Pirmkārt, vietas trūk uzreiz. Tur bija komitejas, Tautas teātris, kafejnīca, bibliotēka, viss sabāsts kopā. Otrkārt, tās koka ēkas bija, vienkārši sliktā stāvoklī. Bet tepat laikā tā bija svarīga vieta. Jā, neskatoties uz to būdu, Virza pats raksta, ka tur pulcējās tā laika progresīvā jaunatne. Grigulis Čaks, Grots, Skujiņa, Upīts, Vīgners, visi tur apgrozījās. Tātad garīgā dzīve tur kūsāja. Skaidrs, vajadzēja jaunu, kārtīgu ēku, un tad sākās projektu epopeja. Tieši tā. Vispirms arhitekts Ernests Štālbergs. Viņam bija divi piedāvājumi. Viens baigi drosmīgs. Tāds konstruktīvisma un klasicisma mikslis. Gandrīz avantgards. Un? Noraidīja pārāk novatorisks. Tad otrs Štālberga projekts klasiskāks, bet ar ļoti sarežģītu iekšējo plānojumu. Tas atkal pārāk dārgs, pārāk sarežģīts. Un ko tad? Tad izsludināja starptautisku konkursu. Tas, starp citu, bija kaut kas diezgan bezprecedenta starpkaru Latvijai. Tiešām? Cik daudz projektu pieteicās? 54. No Vācijas, Austrijas, Krievijas, Dānijas, Lietuvas, protams, arī Latvijas. Oho, un kurš uzvarēja? Uzvarēja vācietis Roberts Vēbers no Dresdenes, otrajā vietā arhitekti no Ļeņingradas Osjaņikovs un Pompejevs, trešie mūsējie Rīgas arhitekti Alfreds Kars un Kurts Bēdge. Un tad būvēja pēc Vēbera projekta? Redzi, nē, tas ir tas interesantākais. Neviens no tiem godalgotajiem projektiem īsti neatgādina to ēku, ko redzam šodien. Paga. Kā tad tā? Kāpēc izvēlējās citu? Galu galā izšķīrās par vietējo arhitektu Kara un Bēdgas projektu. Iespējams tāpēc, ka viņi bija uz vietas un, kas svarīgi, piedāvāja būvēt pa kārtām. Tas bija praktiskāks. Un arī šo projektu vēl pamainīja, vai ne? Jā, arī tas vēl tika pielāgots. Bet 1929. gadā ielika pamatakmeni. To darīja Rainis, un, starp citu, tas akmens bija ņemts no Rīgas pils mūra. Simboliski. Bet Rainis pats ēku nepiedzīvoja? Diemžēl nē. Viņš nomira pirms pat pirmā kārta bija gatava. Būvniecība arī nedaudz iekavējās. Naudu vāca strādnieku organizācijas, rīkoja loterijas. Tas slavenās loterijas. Ko tur varēja laimēt? Padomā tikai cirvi vai Raiņa portretu smukā rāmītī. Bet bija arī nopietnākas balvas ceļojums pa Eiropu vai pat 2 stāvu māju Ķemeros. Cirvis.
Tas ir kaut kas. Bet tā, ka pabeigdze vismaz pirmo kārtu. Jā, pirmo kārtu atklāja 1931. gada septembrī. Un tā bija, tiešām moderna. Elegants art deco. Stils, tās gludās līnijas, ģeometriskie raksti. Kas tur iekšā bija? Pirmajā stāvā tautas sēdnīca, kafejnīca. Otrajā Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas centrālā valde, sanāksmi zāle, laikraksta sociāldemokrāts redakcija. Tātad politiskais centrs. Tieši tā. Trešajā stāvā Rīgas pirmā pilsētas bibliotēka, ceturtajā arotbiedrību biroji, strādnieku teātras studija un piektajā jaunatnes un sporta organizācijas. Tur bija tā īpašā zāle ar apaļajiem logiem kā kuģa iluminatoriem torņa daļā. Interjers arī bija moderns. Ļoti. Melnbaltas flīžu grīdas, koka paneļu apšūmas sienām un Sigismunda Vidberga vitrāžas logos. Tādam laikam ļoti šiki. Bet šis strādnieku organizāciju laiks tur nebija ilgs? Diemžēl. Ļoti īss. Nepilnus 3 gadus viņi tur saimniekoja, tad nāca 1934. gada 15. maijs Ulmaņa apvērsums. Un kas notika ar namu? Nākamajā dienā pēc apvērsuma ēku ieņēma aizsargi. Visas sociāldemokrātiskās organizācijas tika vienkārši izliktas. Namu pārdēvēja par aizsargu namu. Vienkārši atņēma? Principā jā. Vēlāk tika izplatīta apgalvojuma, ka tur esot atrast kaut kādi kompromitējoši dokumenti, pat ieroči. Klīdā arī baumas, ka aizsargi esot nodedzinājuši to veco tautas teātra koka ēku blakus jaunajam namam. Un 1935. gadā nams jau oficiāli kļuva par aizsargu īpašumu. Skarbi laiki, skarbas metodas. Un kas tālāk? Nāca karš, okupācijas? Jā. Nacistu okupācijas laikā tur bija darba pārvalde, tas Arbeitsamt, kur reģistrēja darba spēku. Pēc Otrā pasaules kara ēkā atgriezās arotbiedrību organizācijas. Tā kļuva par Republikānisko arotbiedrību padomes namu. Un tāds tas ir joprojām? Jā, nosaukums arotbiedrību nams saglabājies. Interesanti, ka ap 1950. gadu ēka pat parādījās uz pastmarkas, un tur tā izskatījās nedaudz lielāka, paplašināta. Liekas, bija plāni, kas tā arī, neīstenojās. Kādi plāni? Bija ieceres par koncertu zāli, par sporta zāli, bet tas viss palika tikai projektos. Arī no tā sākotnējā art deko interjera maskas palicis laika gaitā pazuda gan Vidberga vitrāžas, gan daļa koka apšūma. Un kā ir šodien? Kas tur notiek? Nams joprojām ir arotbiedrību nams. Pirmajā stāvā, protams, ir veikali, kā jau daudz viet, bet augstāk joprojām notiek dažādi pasākumi, konferences, rit sabiedriskā dzīve. Vestibilā ir tāds neliels stends par ēkas vēsturi. Darbinieki cenšas saglabāt tās vēstures liecības, kas ir palikušas. Interesanti, vai vecākie rīdzinieki to vēl atceras kā aizsargu namu? Jā, ir dzirdēts, ka daži to reizēm tā ironiski saukuši aizsargu tautas nams Krasnoarmejskajā ielā. Tas nosaukums vien jau ietver vairākus vēstures slāņus. Tautas nams, aizsargu nams, padomlaika ielas nosaukums. Patiešām, šīs nams ir kā tāds Rīgas 20. gadsimta vēstures spogulis. No pieticīgas pulka baznīcas līdz strādnieku sapnim, tad aizsardu štābs, darga pārvalde un beigās arotbiedrību nams, cik daudz ideālu, ambīciju, politisku vēja rādītāju vienā ēkā. Tieši tā. Tas ļoti uzskatām parāda, kā ēkas liktenis var būt nesaraujāmi saistīts ar sabiedrības dzīvi, ar tās cerībām, konfliktiem, varas maiņām. Arhitektūra te nav tikai akmeņi un jāvas, tā ir, dzīva vēsture. Un nobeigumā varbūt tāds jautājums pārdomām klausītājiem. Ko šī ēka ar visām tās sejām, ar nepiepildītajiem sapniem par paplašināšanos, ko tā īsti simbolizē Rīgai šodien, un kāda varētu būt tās nākotne, ne tikai kā ēkai, bet kā vietai pilsētā? Jā, labs jautājums. Tās, par ko vērts padomāt, ejot garām Tērbats un Bruņinieku ielas stūri.